Iemīlējušies raksturo vīrieti, kurš ir kaislīgs, emocionāli atvērts un dziļi saistīts ar attiecību nozīmi savā dzīvē. Viņš ir cilvēks, kurš dzīvo ar sirdi un meklē patiesu saikni ar citiem. Šis vīrietis bieži vien iemieso harmoniju un romantiku, un viņa klātbūtne attiecībās piepilda ikdienu ar mīlestību un dziļām jūtām. Viņš ir gatavs dalīties, atklāties un riskēt, lai iegūtu tuvību, kas viņam ir tik būtiska. Iemīlējušos vīrietis ir tas, kurš spēj iedegt dzirksteli attiecībās, liekot sievietei sajust, ka viņa ir īpaša un mīlēta. Viņš nav vienaldzīgs pret emocionāliem jautājumiem un bieži vien dziļi izjūt citu vajadzības un vēlmes. Viņš ir kā cilvēks, kurš vēlas izdzīvot dzīvi pilnā tās krāšņumā, pievēršoties gan savām, gan partnera jūtām un kopīgiem sapņiem. Psihotips. Šāds vīrietis ir emocionāli intuitīvs un bieži vien ļoti jūtīgs. Viņš spēj izjust dziļu empātiju pret citiem un bieži vien ir gatavs upurēt savas vajadzības, lai nodrošinātu harmoniju attiecībās. Viņa pieeja dzīvē ir vērsta uz sirds lietām, un viņam ir svarīgi, lai viņš un viņa partneris būtu uz viena viļņa emocionāli un garīgi. Iemīlējušos vīrietim ir ļoti svarīgi izdarīt izvēles, kas saskan ar viņa vērtībām un dziļākajām sajūtām. Viņš bieži vien nonāk situācijās, kurās nepieciešams pieņemt svarīgus lēmumus, kas ietekmē gan viņa partnera dzīvi. Šie lēmumi nevienmēr ir viegli, un reizēm viņa emocionalitāte var likt viņam svārstīties starp dažādām iespējām. Lai gan viņš ir atvērts un mīlošs, viņš reizēm var kļūt pārāk emocionāls vai pat neizlēmīgs. Viņa nepieciešamība izprast un sajust visu līdz galam var radīt grūtības, ja dzīves apstākļi prasa racionālu un ātru reakciju. Tomēr viņa sirsnība un spēja dot daudz mīlestības kompensē šīs vājās puses. Sievietes viņa dzīvē. Sievietēm iemīlējušos vīrietis ir kā maigs vējš, kas nes romantiku un siltumu. Viņš vēlas dziļi un patiesi saistīties ar savu partneri, un viņam ir svarīgi, lai attiecībās būtu godīgums un tuvība. Šis vīrietis meklē partneri, kura spēj dalīties viņa sajūtās un sapņos, un viņam ir svarīgi, lai attiecībās būtu līdzsvars starp došanu un saņemšanu. Viņš ir tas, kurš mīlestību neuztver kā vienkārši jūtu izpausmi, bet gan kā dziļu saikni, kas veido kopīgu dzīves ceļu. Sievietei, kura ienāk viņa dzīvē, jārēķinās ar viņa emocionalitāti un vēlmi veidot attiecības, kas balstās uz pilnīgu atklātību. Viņš ir cilvēks, kurš novērtēs godīgumu un spēj dalīties savos sapņos un cerībās. Taču sievietei jābūt arī pacietīgai, jo šis vīrietis var reizēm svārstīties starp dažādām izvēlēm vai būt pārāk koncentrējies uz emocijām, aizmirstot par praktiskiem dzīves jautājumiem. Viņš nav ideāls stabilitātes iemiesojums, bet viņa spēja dziļi mīlēt un rūpēties par savu partneri to vairāk nekā kompensē. Iemīlējušos vīrietis sievietes dzīvē. Šāds vīrietis sievietē var kļūt par spoguli, kurā viņa redz savas pašas dziļākās vēlmes un vajadzības. Viņš palīdz viņai ieraudzīt un pieņemt savas emocijas, kā arī mudina izpaust savu mīlestību un sapņus. Viņa klātbūtne attiecībās ienes siltumu, maigumu un kaisli, palīdzot sievietei sajusties saprastai un novērtētai. Taču attiecības ar viņu var būt izaicinājums, ja sieviete vēlas vairāk struktūras un paredzamības. Iemīlējušos vīrietis ir brīvības mīlošs un emocionāli vadīts, tāpēc viņa dzīves pieeja var šķist mazliet haotiska. Sievietei, kura spēj novērtēt viņa dziļo emocionalitāti un patiesās rūpes, viņš kļūst par neaizvietojumu partneri, kurš palīdz atklāt mīlestības skaistumu. Kopumā iemīlējušies ir vīrietis, kurš sievietei ienes dzīvē mīlestību, kaisli un dziļas emocijas. Viņš ir partneris, kurš nebaidās dalīties savās jūtās un meklē patiesu un dziļu saikni. Viņa klātbūtne attiecībās ir kā dzīvības avots, kas liek atkal un atkal noticēt mīlestības spēkam. Taču sievietei jābūt gatavai pieņemt viņa emocionalitāti un reizēm arī nedaudz neparedzamo dabu, jo tieši tas padara viņu par tik unikālu un neaizmirstamu partneri.